Cernikavas novadā jau ilgāku laiku tiek realizēti Eiropas zivsaimniecības fonda finansēti projekti, kas padarījuši infrastruktūru ērtāku un sakoptāku. Jūras ielas 5 nama iedzīvotāji tādējādi iegūši labi iekārtot pagalmu. Projektu realizējusi biedrība Nams Jūras iela 5, kur apvienojušies jau iepriekš minētā nama iedzīvotāji. Pagājušā gada novembrī mēs kopīgi, visi dzīvokļu īpašnieki, nolēmām īstenot šo labiekārtošanas projektu. Un 3 pamata lietas šī projekta ietvaros ir paredzētas izdarīt, un viena daļa no tām jau ir paveikta. Tad jūs redzat, aiz muguras mums ir atkrituma novietne, kas jau ir paveikts darbs, tur atrodas konteineri, mēs uzsākam atkritumu šķirošanu, domājam, dzīvojam zaļi. Otra lieta ir lietus ūdeņu kanalizāciju izveidot, arī tas jau ir izdarīts, caurules ir ierakts un nosēdākas ir izveidotas. Un trešā lieta ir ceļa seguma atjaunošana, šajā gadījumā ar bruģi. Vietā, kur šobrīd acīm pavērs jaunieklātais bruģis, līdz tam esot bijušas grūti izbraucamas bedres, pa kurām lietus laikā iedzīvotāji briduši līdz potītajam ūdenī. Tur jau brīžam bija jūra. Brīžam bija burtiski, jābrien bija gumijas zābakos. Vai atkal jāiet gar pašu maliņu uzmanīgi jālaipo kā kaķim. Tā. Katrā ziņā tagad būs daudz labāk. Eiropas zivsaimniecības fonda finansējuma piesaisti sekmējusi publisko un privāto partnerattiecību biedrības Cernikon izstrādāta attīstības stratēģija. Biedrības Cernikon pārstāvji atzīst, ka daudz projektu realizācija nebūtu bijis iespējama bez pašu iedzīvotāju iniciatīvas. Mēs Cernikon biedrībā ļoti priecājamies par to, ka Cernikavas novadā plaukst un zeļ pilsoniskās aktivitātes un pilsoniskā biedrību dibināšanas tāds tā kā vilnis. Ar ko šis projekts ir interesants? Ar to, ka šeit ir paredzēta atkritumu šķirošana, tātad zaļā dzīvesveida atbalstīšana, novietņu, tādas nojumes izveidošana, uzcelšana. Tātad šie konteineri nav pieejami pilnīgi visiem. Iedzīvotāji ļoti atbildīgi šķiro atkritumus, viņiem būs bruģēts ceļš, tas ne tikai vienai mājai, tas būs arī visām pārējām citām mājām, arī viesiem, kuri brauc uz Cernikavu, un viņiem ir arī labi iekārtošana, tātad puķes, krūmi, tāds skaistums. Un ņemot vērā šo projektu, mums arī citas mājas ir dibinājušas biedrību, arī citas mājas ir iesniegušas nākošās kārtā projektus. Jūras ielas 5 nama teritorijas labiekārtošanas projekta kopējās izmaksas ir 19 920 lati, no kurām 17 928 lati ir Eiropas zivsaimniecības fonda finansējums.